Nu, sveiki vēlreiz, ja. Es vēlētos šodien parunāt un jūsu viedokļus zināt komentāros apakšā, tur YouTube'ā, ja, teiksim, īstenībā, ko jūs īstenībā sakat par tualetes apmeklētājiem, ja, kā, teiksim, es pašreiz atrodos Rīgas, Vecrīgas, Magdemaldā, jā, no kura, teiksim, 500 metrus atrodas, teiksim, kaut kādas līvu tualetes, jā, kuras pašreiz ir aizslēgtas, jā, bet tad, kad viņas bija, teiksim, visas brīvas, jā, teiksim, un tādas atslēgtas, jā, tad es vēlētos īstenībā zināt, ko jūs, teiksim, domājat par, teiksim, iekšējo procesu, teiksim, kā miedarbības, teiksim, jā, izmantošanas fragmentāciju, ja? Teiksim, tas nozīmē, ja, tas nozīmē, ko jūs domājat par līvu tualetes, teiksim, apmeklēšanas, teiksim, kvalitātes schēmu, ja? Manuprāt, ja, es zinu, ka jūs varat pat nerakstīt nekādos komentāros, pilnīgi neko, jo es zinu, ka lielākā daļa, teiksim, pateiks to, ka, teiksim, sestdienas, svētdienas, tad, kad tur kaķu vārti ir vaļā, jā, teiksim, tur vajag viens tur piedzērēs aiziet, viens tur apnārkojies, aiziet uz to tualeti, jā, viņš tagad skatās ar tādām lielām acīm, tāds zin, pārzveries, tāds zin, jā, nu, balīkaņi, bļaļ, jau nav vaļā, vai ne, bet tas īstenībā vairāk ir spiediens, jā, no manas puses, nevis spiediens, bet tāds ieteikums, ja, Rīgas domes izpildītājiem, ja, teiksim, jo es saprotu, ka līvu tualetes ir pašreiz rekonstrukcijā, es saprotu, ka, teiksim, viss tas ir miedarbībā, bet ir nepieciešams cilvēkiem, kur, teiksim, ja, es, piemēram, varu pateikt, ja, teiksim, kad es tualetēs, teiksim, daudz, teiksim, runāju par. Nē, mēs tūlītās. Mēs vienkārši uzfilmējam. Mēs ēdam pīrādziņus. Mēs vienu fragmentiņu gribam uzfilmēt un tādā veidā. Un es zinu, ka līvu tualetes ir tieši tas smagnējākais variants, ja, Vecrīgas sirdī, Vecrīgas, teiksim, esamībā, ja, jo tur, teiksim, ja, teiksim, visi tie paši bezpajumtnieki, ja, teiksim, ja, mani izmet no sarkanā krusta, ja, tur, teiksim, un vēl ko tur ar maniem neizdarīt. Protams, ka es visu esmu atgūs un vinnēšu, un, ja neesmu vinnējis, tad varbūt vinnēšu vai vēl kaut kā. Bet es atzīstos jums sabiedrību, ja, ka, teiksim, es esmu gulējis līvu tualetēs, ja, tur, teiksim, ar vienu bābu, ar otru bābu, es esmu tur pat dzēris, protams, es esmu, arī drāzies, ja, protams, ko es jums visiem iesaku, ja, bet tajā pašā filtrācijas schēmā īstenībā jāsaka man jums ir tā, kad īstenībā līvu laukuma tualetes ir objektīvi, neobjektīvi, teiksim, skatāma fragmentācija, jo tamdēļ, kad, piemēram, sestdienas, svētdien, ja, tur ir viena tualete ir vaļā, ja, vesela rinda stāv, ja, tur kaut kāda idiota, tur kaut kāda stāv, ja, tur, bļaļ, veseli, kaut kāda stulbēna bārzme, ja, tur, teiksim, stāv, ja, un viņi nevar saprast, bļaļ, un džeks ar bābu, bļaļ, stāv, bļaļ, vecenē, bļaļ, vajag, man tā gribās, bļaļ, pamīst, nu, jobālī, kaņi, nu, ja, bišķiņ vairāk, jā, tās tualetes, jā, tur, teiksim, tās atvērtās, teiksim, tās pudeles jau ne, bet, nu, tās, teiksim, jā, tur, kur nokārtošanās vietas, jā, teiksim, tā. Bišķiņ vairāk tas tā kā no Rīgas domas puses būtu mans vēlējums, teiksim, jā, publiskajā versijā, jā, teiksim, kā zināms, YouTube's ir, teiksim, pasaules klases, teiksim, jā, internetu portāls un... Ko dara tualetēs? Ko dara tualetēs? Man tikko uzdeva jautājumu. Protams, kad es esmu arī tualetēs darījis to, un uz pilnu katušku, jā, teiksim, jā, es esmu tualetēs darījis arī to, un to mēs arī saprotam, ka arī tualetēs, tajās pašās tualetēs
jā, kuras nav pieejamas, jā, teiksim, vairāk kārtīgiem cilvēku fragmentācijas, teiksim, skaitlim, jā, teiksim. Ja, to mēs saprotam, ka tur arī notiek seks un viss pārējais, un es nevaru noliekt, kad es toaletēs neesmu, teiksim, ar seksu nodarbojies, ja, un vienā karstā vasaras dienā, un tur tā, un tur nav problēma nekāda, bet to mēs visi saprotam, ka tās toaletes, līvu toaletes, ko es ar šo te vēlējos pateikt, līvu toaletes ir nepieciešams, ja, ar vairākām, teiksim, nokārtošanās fragmentācijām. Tas saucās. Es iestājos par to, kad ir nepieciešams sestdienās, svētdienās, kaļķu bārti, kuros atrodās tur pārdzēlušies jaunieši, kā jau vienmēr visos klubos un tādā garā. Es uzskatu tā. Rīgas doma, ja jūs man klausāties un ja jūs man papilni uzskatāt, es tā uzskatu, kad ir nepieciešami, teiksim, vismaz piekdienās, sestdienās, svētdienās, no piekdienas līdz svētdienai un sākot līdz pirmdienai, varbūt tās samazināt, varbūt tās to nokārtošanās vietu skaitu, bet ir jābūt apmēram vismaz no 5 līdz 6 nokārtošanās vietām, ja, kas atbilst, teiksim, cilvēciskā faktora, teiksim, būtībā, ja, teiksim, ja. Nils Ušakovs jau, kurš to skatās, es nezinu, man ir galīgi vienalga, bet es neatzīstu to, kad līvu toaletes ir ļoti, ļoti maz pieejamas, ja, un par šo ir mūsu šīs dienas nepatika rūbi. Un mēs vēlamies pateikt to, ka ir nepieciešama, teiksim, vai jūs to darīsiet vai ne, tā ir jūsu koncepcija, ja, teiksim, tā ir jūsu izpilda struktūra, ja, jūs darat, kā jūs gribat, ja, jo man pie dirsas vispār, ja, ko jūs darat, bet izpildat vienkārši kaut kādu normālu koncepciju, ja, teiksim, par radošās darbības, teiksim, izpildu formātu, jā, teiksim, jā, jo cilvēks jau paliek cilvēks, jā, bet viņa vajadzības ir viņa vajadzības, jā. Ja viņa vajadzības ir, teiksim, no 100% mēs noliekam uz 20, jā, ja viņa vajadzības ir, teiksim, apmierinātās, jā, teiksim, ir apmierināts, ja ir apmierināts līdz 20%, no 100, tur pat 20 es nevarētu pat iedot, tur varbūt tās es pat 6 tikai varētu iedot, jā. Tad atvainojiet, piedodiet, kāda ir Rīgas domes, teiksim, darbība, jā, Rīgas atmosfēras sabiedrībā, jā, teiksim, jā. Mēs par to varam runāt un diskutēt, jā. Nu, kāda viņi ir? Nu pasakuldī, nu, kāda viņi ir? Vienalga, kurš, jā, kurš šitā skatās, jā. Nu, kāda ir Rīgas domas attieksme pret cilvēku vajadzību? Tā ir cilvēka vajadzība, jā. Jā, nokārtošanās tā ir cilvēka vajadzība un viss pārējais. Un es uzskatu, ka, teiksim, Rīgas domē ir jāzina, jā, teiksim, jā, pašvaldības policija kontrolē, teiksim, visu to attejas lietu un visu pārējo. Protams, mēs to visu saprotam, ka tur arī bomži guļ, tur guļ cilvēki, kuriem nav kur palikt, jā. Es arī tur esmu gulējis, es tur esmu dzēris, es tur esmu pisies, es atvainojos par izteicienu. Es tur esmu dzēris, es tur esmu pisies, un es tur vēl visu kaut ko darījis. Bet visā vismā, ja, tas sabiedrības segments, ja, teiksim, uz attiecīgo vielu, ja, teiksim, uz attiecīgo, teiksim, darbības izteiksmes lietu, ja, teiksim, nav viņš redzams, ja. Es neredzu irzīmi. Ja. Irzīmes nav tādas irzīmes. Ja būtu irzīme, ja, teiksim, tad, ja irzīme tāda būtu, ja, es redzētu, ja, teiksim, jā, piekdienās, sestdienās, svētdienās, no piekdienas līdz sestdienai, līdz svētdienai, pat cik ir ļoti daudz liels ļaužu liela ļaužu plūsma, teiksim, uz, teiksim, vecrīgā, jā, teiksim, sakarā ar
par sakarā ar piekdienas iedzeršanām un vispārējo, ja, teiksim, ja, un cilvēki vēlās nokārtoties, ja, viņam nav kur to izdarīt. Viņam nav. Ir viena toaleta atvērta, ja, viens tas 50 gabali, 50 idioti stāv, bļaļ, vienā rindā un gaida, kad atvērsies, bļaļ, kad viena bābiņa, kā viņi tur sauc, ja, nokārtosies, viens vecs nokārtosies, viņa girlfriend nokārtosies, viņa sievas māte nokārtosies, un karač viss ģimene, kad nokārtosies, tad jau es jau sen jau būšu piedīgs bikses, ja. Es runāju par to. Ko es vēlējos pateikt ar šo te? Es vēlējos pateikt to, kad Rīgas doma, mīļie draugi, es saprotu, ka varbūt tās jūs uzskatāt mani par neko, jeb es jūs uzskatu par neko, jeb kāda starpība, kas par ko uzskat, jeb nē, bet mīļā Rīgas doma, padomājiet par lielu toaletēm. Nu, piekdienas, sestdienas, svētdiena ir visaktīvākās dienas, ja? Neviens nemet 20 santīmus to tajā kuļņā, neviens nemet. Man iemet vienmēr bija vasara, toreiz tik zaiga, ja, Uldi, bet neviens, saprotiet, Rīgas dome, nu, ir nepieciešams lielāks daudzums ar nokārtošanās vietām, kuras ir saistītas ar, teiksim, Vecrīgas izklaides, jeb Vecrīgas sabiedrības, teiksim, būtību. Ja? Tāds ir mans uzskats. Ja? Nu, tā kā mēģināt varbūt tās risināt šo jautājumu, ja? Tur ir vajadzīgs vismaz kaut kāds 6 vietas no piekdienas līdz pirmdienai. Tas ir kā likts, ja? Atbrauc no Madonas, ja? kuri man pazīst, ja? Teiksim, Mārtiņš Grītspans, ja? Teiksim, Madona, es esmu no Madonas, ja? Kāpēc viena toaleta, ja? Ir vaļā, ja? Teiksim, ja? Es saku paprast to Rīgas domē, ko tu man, bļēt, piepisies, ja? Nu, jobanī, koņi, bļēt. Nu, Rīgas doma, viss, ko es vēlējos pateikt, ja? Mēs ar Uldi nē, bet ar elektrisko beņķi, tas ir vairāk nokārtošanās vietas no piekdienas līdz pirmdienai, un ja ir iespējams, tad no pirmdienas arī, protams, līdz piekdienai, ja? Mārtiņš. Čau visiem.